Latvijas Universitātes rektora vēlēšanas ir noslēgušās. Uz turpmākajiem 4 gadiem ievēlēts līdzinājais rektors profesors Mārcis Auziņš. Uz rektora amatu kandidēja arī profesore Inta Brikša. Balsošanā piedalījās 277 dalībnieki. Par Mārci Auziņu balsoja 185 pret 92. Par Intu Brikšu balsoja 79 pret 198. Pirmkārt, es domāju, ka šī ilūzija vai stāsts par to, ka visi studenti absolūti 100% bija pret mani vai bija tikai par Intu Brikšu, nav taisnība. Tad man ir ļoti daudz sarunas bija ar studentiem, un ja es atļaujos viņus citēt, un droši vien, ka šobrīd es to drīkst darīt, ka ir 2 līdzvērtīgi kandidāti. Tāda vai citādi iemesla dēļ šobrīd priekšroka ir dota vienam, bet es domāju, ka tāpat kā mēs ļoti aktīvi esam sadarbojušies ar studentu pašpārvaldu līdz šim, arī šī brīdī, kad viņi bija izvirzījuši Intu Brikšu mūsu regulārās tikšanās katru nedēļu ar studentu pašpārvaldu, lai pārunātu viņiem svarīgs un man svarīgs jautājums, nevienu brīdi neapstājās, un viņas bija ļoti konstruktīvas un ieinteresēts un ar vēlmi risināt problēmas. Es domāju, ka viņas turpināsies tālāk tāpat. Es neredzu šeit kaut kādas grūtības man kā rektoram vai mūsu kaut kādas traucēkas sadarbībai ar studentiem. Vai es domāju, ka sastrādāsies? Es domāju, ka mēs spēsim sastrādāties. Protams, no sākuma būs savas tādas nesaskaņas vai kādi jautājumi, bet es pieņemu, ka mēs uzaicināsim Mārci Auziņu uz kādu no nākošajām studentu padomes sēdēm, lai tad arī izrunātu par to, kāda varētu būt mūsu nākamās sadarbības formas un iespējas. Mūsu secinājums bija tāds, ka Auziņš bija tajā otrā vietā, bija starpības starp Auziņu un Intu Brikšu, bet pašā laikā bija arī ievērojama starpības starp Auziņu un visiem pārējiem kandidātiem, ko padome izskatīja. Tā kā es domāju, ka nav tā, ka Auziņš ir pats sliktākais variants. Viņš noteikti jau ir pierādījis 4 gadu darbību, arī satversmes sapulcim uzticēsies. Tā kā es domāju, ka ir vērts strādāt un ka mēs atradīsim šo sadarbības ceļu tālāk. Es domāju, ka tā piedalīšanās bija ļoti nepieciešama tajā ziņā, lai universitāte varbūt sāktu skatīties kā iespējamo patiešām konkurenci uz šo vietu, ja? Jo es domāju, ka patiesībā varēja būt vairāk kandidāti arī. Es domāju, ka mēs drīzāk būsim ieguvēji, tāpēc, ka tas viens var būt arī no tiem iemesliem, kāpēc es piedalījos. Es domāju, ka studentiem ir ļoti būtiski patiešām studiju laikā sajust to, ko nozīmē būt aktīviem, ko būt, es teiktu, arī pilsoniskiem, pārstāvēt savas idejas. Un tā bija tāda laba iespēja vienkārši piedalīties, noteikt politiku, rakstīt programmu, attīstīt to programmu, domāt par visādiem variantiem. Es domāju, ka tas ir liels iegūms visai tai studentu komandai arī, kas kopā man strādā. Es vienmēr esmu optimists. Es vienmēr teicu, ka man dzīvē ir veicies dažādos manās aktivitātēs. Kādreiz atbildot uz līdzīgu jautājumu, teicu, ka varbūt, ka veiksme dažādās aktivitātēs ir vienkārši pareizi izvēlēt mērķi un adekvāti novērtēt situāciju.